Augstu godātais valsts prezidenta kungs, augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, ārlietu ministra kungs, ministri, cienījamie godātie kolēģi, ekscelences. Priecājos, ka mainoties Saeimas sastāviem un spēku samēriem, nu jau par ilgdzīvojošu un pārlaicīgu pastāvīgo reizinātāju kļuvuši ārpolitikas debates. Arī šogad atkārtošu rosinājumu arī citiem pārvaldes resoriem ņemt piemēru no ārlietu ministrijas un iedibināt līdzīgu tradīciju savā sadarbībā ar parlamentu. Apzinoties, ka šodien un vēlāk ierakstā mūs klausās politikas veidotāji, eksperti, interesanti, gan studenti un pat skolnieki, tā izzinot Latvijas ārpolitikas telpu un praksi, kur gan vēl labāk publiski un nepārprotami skaidri formulēt savas pozīcijas un salikt vajadzīgos punktus uz i. Ārlietu ministra kungs, paldies par nemainīgi koncentrētu ārlietu ziņojumu un par parlamentāriešu uzklausīšanu un to pienesumu iekļaušanu gala ziņojumā. Šāda veidā redzams, ka Latvijas ārpolitikas prioritātes tiek definētas kopīgiem spēkiem ar vien lielākā apmērā visiem ārpolitikas vadošajiem, iesaistītajiem darbojoties kā labi ieļotam mehānismam. Pagājušā gada laikā esam piedzīvojuši visdažādākos negaidītus notikumus un esam bijuši liecinieki dziļām izmaiņām pasaules politiskajā un ekonomiskajā telpā. Pasaule plosa vairākas perfektas vētras. Vai iespējams piemērotāka analoģija būtu brutāls karš vairākās frontēs, sākot ar īstermiņa globālās ekonomikas krīzi, kurā daudzas pasaules daļas saskars ar ekonomikas atdzišanu, pandēmijas radītās sekas, turpinot ar tik eksistenciālu izaicinājumu kā klimata pārmaiņas. Pievienosim tam visam klāt, ko tik eksplozīvi, destruktīvi kā vardarbība un karš. Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, agresijas karu, kas nes postu gan radot neizsakāms ciešanas Ukraiņu tautai, gan atstājot milzīgu ietekmi globālajā mērogā, uz pārtikas un enerģijas cenām un pieejamību, uz tirdzniecības un piegādes ķēdēm, uz kodoldrošību, uz pašiem starptautisko tiesību pamatiem. Vienīgais ceļš virzienā prom no smagāko vēstures mirkļu pilnīgas atkārtošanās sevī ietver ievērojami spēcīgāku un jēgpilnāku globālo sadarbību un radikālu multilaterālās sistēmas un institūciju reformēšanu. Pat vislabākajos laikos pasaulē esot vienotai, būtu grūti rast risinājumu visām krīzēm, ar kurām pašlaik saskaramies vienlaikus. Un šodien būtu grūti saukt par vislabākajiem laikiem pasaules vienotības izpratnē. Bet krīzes mēdz izkristalizēt notikumu esenci. Un šī ir vēl skaidrāk likusi saprast, ka mēs dzīvojam pasaulē, kuru veido dūres spēka politika. Tajā jebkas un viss tiks izmantots kā ierocis. Un tajā mēs sīvi cīnīsimies vēstījumu kaujas laukā. Visas šīs tendences mēs redzējām krietni pirms šī gada februāra. Es atvainojos, šobrīd viss ir pātrinājies. Krievijas karš Ukrainā pierāda, ka Eiropas drošības arhitektūra nebūtu nav tik stabila un noturīga, kā mēs domājām vēl pirms gada. Krievijas visaptvarošais iebrukums Ukrainā ir neprovocēts uzbrukums suverēnai valstī, kas iestājas par savām tiesībām un demokrātiju. Krievijas iebrukums bija vardarbīga izaugsmes zīme, pārmaiņu zenīta punkts, kas ievadīja nopietnākās izmaiņas pasaules kārtībā kopš 2001. gada 11. septembra. Manuprāt, šis Krievijas īstenotais iebrukums un rietumu reakcija uz to būs tikpat nozīmīgs ģeostrateģisks pagrieziena punkts, ar kuru sekām mēs saskarsimies vēl vismaz tuvākos 10 vai 20 gadus. Mēs esam rīkojušies ātri un pamatīgi visā iespējamo politisku spektrā un pa ceļam vēl paspējuši laust vairākus iepriekš neaizskaramus tabū. Nepieredzētas sankcijas, milzīgs atbalsts Ukrainai, tos ar pirmo reizi finansējot militārās tehnikas piegādi valstī, kurā notiek iebrukums. Esam izveidojuši plašu starptautisku koalīciju, lai atbalstītu Ukrainu, izolētu Krieviju un atjaunot starptautisko tiesiskumu un kārtību. Pēc jebkura standarta Eiropas Savienības reakcija ir bijusi iespaidīga, pat ja ar to joprojām nav bijis gana, lai apturētu Krievijas uzsākto karu. Eiropas Savienības noteikto tālajošo ekonomisko, finanšu un tirdzniecības sankcijas piemērošana Krievijai. Tie ir visbargākie šādi sodi, kādas tā jebkad piemērojas kādai valstī, ir būtiska pārmaiņa blokam, kas iepriekš bija visai sašķelts šajā jautājumā. Eiropas Savienība ne tikai reaģēja uz iepriekš izteiktajiem draudiem, bet gāja tālāk, nekā daudzi bija paredzējuši, ceļot Krievijas izmaksas par tās agresiju.
Kopš 22. gada 24. februāra Eiropas Savienība ir pieņēmusi nozīmīgāko sankciju kopumu savā vēsturē. Eiropas Savienības ietvaros esam nonākuši jau pie 9 sankciju pakotnēm, kas ir līdz šim visnopietnākais Eiropas Savienības normatīvās munīcijas ekonomiskā svara izmantošanas piemērs tās pastāvēšanas vēsturē. Vienlaikus nākotnē nevajadzētu aizmirst par Eiropas Savienības tā saukto Magnitska jeb cilvēktiesību sankciju mehānismu izmantošanu, kas šķiet nepelnīti aizmirst 2021. gadā, kad pēdējo reizi šī mehānisma ietvaros sankcionēti indivīdi par smagiem pārkāpumiem cilvēktiesību jomā. Eiropas Savienība strauji paplašinot sankciju apjomu un dziļumu, tās iestādēm un dalībvalstīm ir jāatrod veidi, kā nodrošināt stingrāku un vienmērīgāku sankciju izpildi Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, lai atturētu no pārkāpumiem, uzlabotu efektivitāti un nodrošinātu vienlīdzīgākus konkurences apstākļus ekonomikas dalībniekiem. Eiropas Savienības atbildes reakcija uz Krievijas militāro agresiju lielā mērā ir atkarīga no efektīvām sankcijām, un paša instrumenta ilgtermiņa leģitimitāte ir atkarīga no tā izpildes. Lai gan sankcijas tiek pieņemtas Eiropas Savienības līmenī, to izpildes nodrošināšana ir paša dalībvalstu rokās. Sodīšana par pārkāpumiem nav vienlīdzīga visas Eiropas Savienības ietvaros, pamatojoties uz atšķirīgu tiesu praksi un uzraudzības iestādēm. Labie paraugi meklējami citos juridiskās harmonizācijas veiksmes stāstos. Tie var palīdzēt risināt daļu no sankciju uzraudzības mehānismu trūkuma radītajām problēmām. Vienlaikus sankciju īstenošanai un izpildēji būtu jākļūst par reputācijas jautājumu dalībvalstīm. Kopumā jāsaka, arvien vairāk pieaug parlamenta loma diplomātijas jomā. Parlamentārās diplomātijas attīstība ietekmē diplomātijas uztveri kopumā, vienlaikus samazinot demokrātijas deficītu ārpolitikā. Veicinot sadarbību, veicinot politisko dialogu un aktīvi iesaistoties starptautiskajā telpā, parlamentārieši kļūst par aizvien nozīmīgākajiem starptautiskiem spēlētājiem. Parlamentārā ir elastīgāka un neformālāka diplomātijas forma. Lai gan diplomāti lielā mērā vada valsts ārpolitiku, ievēlētajiem valstu parlamentu locekļiem arī ir izšķiroša nozīme politikas prioritāšu ietekmēšanā, valdības augšanā pie atbildības un stingrāk demokrātiska pamata nodrošināšanā, miera, sadarbības un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē. Ar to organizāciju parlamentārajām asamblējām, kurām ir būtiska loma starptautiskajā mierā un drošībā, Eiropas drošības sadarbības organizācija, Eiropas padomē un NATO, parlamentārieši var virzīt nacionālās intereses starptautiskajā arēnā, lai pakāpeniski veidotu kritisko masu būtiskos jautājumos starptautiskās politikas līmenī. Kā izcilu piemēru var minēt Eiropas padomes parlamentārās asamblējas rezolūciju, kurā Krievija atzīta par teroristisku režīmu. Šis ir lēmums, pie kura nonākts ar virknes nacionālo parlamentu pārstāvju darbu, kuri nesuši nacionālās pozīcijas uz Eiropas padomes parlamentāro asamblēju, veidojuši koalīcijas un spējuši nostiprināt pārliecinošu vairākumu. Par zemu nedrīkst novērtēt tieši Baltijas valstu, tostarp Latvijas Nacionālo parlamentu definēto un publiski pausto pozīciju ietekmi uz notikumu tālāko attīstību, lai nonāktu pie šiem lēmumiem. Tieši Latvija un Lietuva nacionālajos parlamentos pirmās Krievija atzina par terorismu atbalstošu valsti, tā dodot grūdienu, arī izdarot starptautisku spiedienu šādu lēmumu tālākai leģitimizācijai starptautisko institūciju parlamentārajās asamblējās. Pēc tam, kad Eiropas padomes parlamentārā asamblēja kā pirmā starptautiskā organizācija izšķīrās par tik vēsturisku balsojumu, 2022. gada novembra nogalē, turklāt vienā un tajā pašā dienā līdzīgas rezolūcijas atzīstot Krieviju par terorismu atbalstošu valsti pieņēma Eiropas parlaments un NATO parlamentārā asamblēja. Tas nozīmē, kolēģi, ka darba šogad arī būs pilnas rokas, arī ārpolitikā. Arī parlamentāriešiem, vismaz tiem, kuri patiesi vēlas pielikt savu roku pie globālo procesu ietekmēšanas un pie Latvijas interešu pārstāvēšanas starptautiskajā arēnā. Parlamentārā diplomātija ir atslēga tāda sarežģīta problēma risināšanai kā starptautiskais terorisms, bēgļu un migrantu krīze, iesaldētie un degošie konflikti un institucionālā krīze. Patiesi globāls problēmas, kam nepieciešama daudzpusēja visaptvaroša reakcija. Parlamentāriešu sadarbība, kas ir pati parlamentārās diplomātijas būtība, palīdz mazināt starpvalstu spriedzi, vairot uzticību un rast realizējumus risinājumus. Mēs nezinām, kā un kad šis karš beigsies, bet mēs jau varam teikt, ka 2022. gadā Krievijas iebrukums Ukrainā bija lūzuma punkts Eiropai.
Pagājušajā gadā pieredzējām novēlotu ģeopolitiskas Eiropas Savienības dzimšanu. Gadiem ilgi eiropieši diskutē par to, kā padarīt Eiropas Savienību drošāku, ar vienotu mērķi un spējām īstenot tās politikas mērķus pasaules mērogā. Mēs, iespējams, pēdējo mēnešu laikā esam gājuši tālāk pa šo ceļu nekā iepriekšējā desmitgadē. Tas ir apsveicami, bet mums ir jānodrošina, lai Eiropas Savienības ģeopolitiskā atmoda tiktu pārvērsta pastāvīgā strateģiskā pozīcijā, jo darāmā ir tik daudz vairāk Ukrainā un citur. Raugoties uz priekšu, ir pilnīgi skaidrs, ka Krievijas Vladimira Putina vadībā būs izstumta valsts. Tā būs izolēta politiski un ekonomiski, cik vispār kādu valsti iespējams izolēt. Un mēs neatgriezīsimies tajā attiecību modelī un ģeopolitiskajā kārtībā, kādā tā bija pirms invāzijas. Tā būs vienlīdz acīm redzams ekonomikas jomā, praktiski visi nozīmīgākie ekonomiskie kontakti, tirgus sakari ar Krieviju tiks pārtraukti. Un kas izskatās arvien neizbēgamāk, tā izposīs Krievijas ekonomiku. Mēs esam ieslēguši atpakaļ gaitu 30 gadus ilgušajai Krievijas ekonomiskajai integrācijai pasaules ekonomikā. Mums svarīgi turpināt sniegt politisku, militāru, finansiālu, humānu un ekonomisku atbalstu Ukrainai cīņai pret Krievijas agresiju, turpinot piegādāt Ukrainai bruņojumu un ekipējumu un apmācot Ukrainas bruņoto spēku karavīrus. Uz šādu rīcību jāaicina arī mūsu partners un visu starptautisko sabiedrību, lai kopīgiem spēkiem pie kopīgā mērķa, pilnīgas strateģiskas Krievijas sakāves un Ukrainas uzvaras mēs nonāktu ātrāk. Mums arī jāturpina darbs pie tā, lai tiktu izveidots īpašs tribunāls Krievijas agresijas noziegumu pret Ukrainu izmeklēšanai un sodīšanai, kā arī jāturpina dalība starptautiskajās tiesvedībās pret Krieviju par tās pastrādātajiem kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci Ukrainā. Pašiem jāveicina spēcīgākas Latvijas un Eiropas Savienības veidošanās. Jāpadziļina gan Baltijas valstu, gan Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību, kā arī šāda formāta attiecībās jāpaplašina ar apvienoto karalisti, veicinot drošību, labklājību un ilgtspēju reģionā, tādējādi sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības attīstībā. Jāveido sinerģiskus reģionāls sadarbības formātus starp Baltijas valstīm, Poliju un Ziemeļvalstīm, tādās jomās kā kopējās infrastruktūras izbūvē, kopīgos aizsardzības bruņojumu iepirkumos un militārās industrijas attīstībā. Uz Eiropas Savienības ārējām robežām formātā Baltija plus Polija, 3 jūru iniciatīvas ietvarā un citos formātos, lai ilgtspējīgi stiprinātu mūsu drošību. NATO ir vienīgais un īstenais drošības un aizsardzības garants Eiropā, tāpēc arī atbalstāmas ir tādas Eiropas Savienības iniciatīvas, kas ir vērstas uz militāras mobilitātes, reaģēšanas un sadarbības paplašināšanu. Latvijai jāiesaistās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupās Centrāla Eiropā, solidāri uzņemoties savu atbildību par sabiedroto drošību. Tāpat jāpanāk mūsu reģiona drošībai labvēlīgi lēmumi NATO Viļņas samitā, tostarp par jauna Baltijas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, kurā jau būtu integrējums gan Somija, gan Zviedrija. Kolēģi, steidzamu darbu ir daudz, nemaz nerunājot par netik steidzamajiem. Bet ja iepriekšējais visu kājām gaisā apgriežušies gads ir ko parādījis, tad tas ir tas, cik daudz iespējams izdarīt, ja tikai gribam un darām. To tad arī novēlu mums visiem. Un arī vēlos izmantot iespēju un pateikties mūsu valsts diplomātiskajiem dienestam, tās darbiniekiem, par nenogurstošo darbu pārstāvot Latvijas valsts intereses ārvalstīs, bet arī pārstāvot un aizstāvot mūsu pilsoņu tiesības ārvalstīs. Un noslēdzot, es arī vēlos pateikties ārvalstu diplomātiskajiem korpusam Latvijā par viņu darbu, par viņu ieguldījumu, stiprinot divpusējās un daudzpusējās attiecības. Paldies, kolēģi! Paldies, Kola kungs!